Labdien! Vēlos jūs aicināt uz savu solo koncertu, kas notiks 18. septembrī, 19:30 Spīķeru koncertzālē. Programmā skanēs mani ļoti sirdī tuvi un iemīļoti skaņdarbi. Pirmo daļu atklās Frederika Šopēna polonēze. Kā jau atklāšanai pienākās, pirmās daļas turpinājumā skanēs Pētera Vaska Mazā nakts mūzika. Franca Šuberta sonāta lā minorē. Tas ir viens no pēdējiem Šuberta darbiem, kad Šuberts bija slims un viņš par to zināja, un tā slimība toreiz nebija ārstējama. Bet tajā gadā, kad viņš rakstīja šo darbu, viņam bija cerības uz izveseļošanos. Un līdz ar to tas darbs man ir mīļš ar to, ka caur to vienkāršumu un sirsnīgumu tomēr arī Šubertam bija tāds bezcerības stāvoklis, un tomēr tajā pašā laikā iedarbojās ar ārkārtīgu gaišumu un ticību dzīvē. Otro daļu atklās daži skaņu darbi no mana jau gadu veca šūpuļdziesmu diska. Edgara Ragīnska, Veldspēlītes saldumieku apdare, tad arī Kā tad bez Jāncīta Aijā un manu hīnu Circenīša Ziemassvētki. Skanēs arī citi darbi, bet nākat uz koncertu un jūs precīzāk zināsiet, kādi tā. Otro daļu turpinās spāņu komponista Isaka Albēnisa Evocation. Es ilgi lūkojos vārnīcās, kā varētu precīzāk pārtulkot šo vārdu. Un precīzāk neko neatradu kā pārdomas. Pārdomas par dzīvi, varbūt kādam tās būs pārdomas par ko citu, bet nosaukums kā tāds ir Evocation. Skanēs arī Isaka Albēnisa Pavanna, kas manā skatījumā ir vairāk tā kā muzikālās lādītas balerīna, kas griežās ap riņķi un stāsta savu pasaciņu. Tas varētu ļoti labi iederēties ar tām šūpuļdziesmām. Latviešu šūpuļdziesmas un varbūt ieskats jau citu tautu šūpuļdziesmu, bet manā skatījumā. Tie, kas klausījās manu disku, zina, par ko es runāju. Koncerta noslēgumā skanēs Alberto Ginasteras karstasinīgās 3 argentīniešu dejas. Šos darbus es izvēlējos tādēļ, ka mana iemīļotie publika lūdza šo darbu atskaņot vēl un vēl. Pirmā deja saucās Vecā Gana deja, otrā deja Skaistās jaunavas deja un trešā ir Lepnā jātnieka deja. Gaidīšu jūs!